Kāpēc šī tēma pie mums diezgan daudz pēdējā laikā atnāk cilvēki, kuriem, tad, kad es jautāju, kāds ir tas budžets, kuru viņi ir iedomājušies, tad viņi diezgan bieži saka 500, 300 eiro, 1000 eiro, 1500, 2000 eiro, 2500, 3000 eiro un tā tālāk. Tad, kad mēs runājam, tad, kad mēs saucam cenas, tad, kad mēs nomēram izmērus, tad sākas lielie pārdzīvojumi par to, ka jā, ir dārgāk nekā mēs domājām, un kas ir tas, ko darīt, un tā. Mans uzdevums jums šīs dienas laikā iedot varbūt sagatavošanās matricu, ja var tā pateikt. Idejas par to, kā pareizāk būtu sagatavoties un saprast, kā tad ar kādu budžetu jārēķinās, kā mums sākas sarunas ar klientiem diezgan bieži. Labdien, cik maksā? Ja, vai arī dažreiz bez labdien, vienkārši cik maksā. Ja? Lielu daļu, un šobrīd ar to, kad ir cēlusies arī zelta cena, lielāko daļu pat zelta laulību gradzenu izmaksas sastāda zelts materiāls. Tā ir tā lieta. Zelta daudzums gradzenos ir atkarīgs no 3 parametriem. Tad parametrs numur 1 ir izmērs, pirksta izmērs, diametrs. Otrais parametrs ir platums, trešais, kuru starp citu ļoti bieži nenorāda, ir biezums. Kāpēc nenorāda biezumu? Tāpēc, ka 6 mm 19. izmērā gradzens, ja, 1 mm biez, šis te ir biezums, kur šī te daļa. Ja. 1 mm biezums un 2 mm biezums faktiski zelta ietilpība atšķirsies 2 reizes. Ja? Tā ir tā lieta, kas ir jāsaprot, un to diezgan bieži uz to ražotāji spekulē, ja? Par to, cik tad jums ir tie biezie gradzeni. Neviens šādus jautājumus neuzdod. Parasti uzdod sekojuši. Mums ir 19. vai 17,5 izmērs. Mēs gribam 6 mm platus gradzenus. Cik maksās? Veikalā tas maksās iespējams, ka pat 2 reizes lētāk nekā mēs varam uztaisīt. Tikai tāpēc, ka veikalos piedāvā patiešām gradzenus. Var paskatīties simetriju. Viņam jābūt ir apaļam. Ja? Var paskatīties biezumus. Ja? Tā kā es ceru, ka var redzēt. Lūk, kaut kā tā. Cik maksā? Mēs varam teikt, ka lētākā sērija, kas mums ir šobrīd ar zelta elementiem, nevis apzeltītiem, bet zelta elementiem, vai ar zeltu varētu pat teikt, ja? Tas ir sudraba un zelta apvienojums, tā ir saules rasa. Šobrīd tie ir 600 eiro. Līdz 5 mm platumam ir iespējams jebkuros izmēros dabūt šos te gradzenus. Ja mēs runājam par laulībniekiem, tad mazos izmēros 850 eiro sākot ar, ja, bet ja mēs runājam par nedaudz lielākiem izmēriem un platumiem, tad tur jārēķinās visdrīzāk, ka ir virs 1000, un dažreiz arī, ja jūs vēlaties patiešām platus gradzenus, tad tikpat labi tas varbūt tikai materiālā 2000, un vēl arī ir darbs, un vēl varbūt kāds pāris vēlas akmeņus vai kaut kādu īpašu dizainu, un tā tālāk. Tas varbūt arī vēl uz augšu lieta. Numur 1 ir prioritāte. Tā ir tā lieta, ar ko ir jāsāk un par ko ir jārunā, par ko faktiski jums būtu jābūt vienošanās jau sākumā. Es zinu, ka es diezgan bieži saku par to, ka ir 3 lietas jāizdara pirms jūs iestūrējat laulības ostā. Pirmais ir ar laivām jāizbrauc kopā vienā laivā. Dažādās laivās neskaitās. Ja? Un ar kādu vēl laivā arī neskaitās. Tā kā 2 tā noteikti. Tad otrā lieta ir jāuzlīmē tapetes dzīvoklī. Viegls remonts neskaitās. Ja? Tieši tāpēc vajag tur, kur vajag pieturēt, te pagriezt, te izdari, te nomēri, te uzzieķē un tā tālāk. Un trešā lieta ir jāizvēlas gradzeni. Ja mēs runājam par klientu tipiem, kas nāk pie mums, tados lielos vilcienos, tās 4 grupas. Pirmie ir tie, kas saka, mums vajag zelta vai sudraba laulību gradzenus, visvienkāršākos, klasiku, super un tā tālāk, un viss, mēs vairāk neko negribam. Otrie saka par to, ka jā, mums vajag klasiskus gradzenus, un mēs zinām, ka odziņa būs vai no akmens vai no gravējums, un mēs zinām, kāds izskatīsies un tā. Vai arī mums ir savs materiāls, tad mums ir kaut kāds stāsts, ko mēs jau vēlamies izstāstīt, un jā, šis stāsts ir varbūt ļoti tāds klasisks vienkārši, bet tas ir mums, un tas būs tas, kas mūs asociēsies ar mūsu gradzeniem. Trešā lieta ir tad, kad grib uztaisīt kaut ko interesantu, īpašu, atbilstošu jums, un jūs zinat, kas tas tāds ir. Piemēram, tas varbūt kaut kāds īpašs dizains, varbūt ir vēl kaut kādas lietas. Un ceturtā ir mūsu vismīļākā kategorija,
Ja, vai vismīļākie klienti, kuri pasaka par to, ka mēs zinām, ka tas ir mūsu simbols, mēs zinām, ka mēs gribam tur ielikt savu sirdi un dvēseli, mums vajag jūsu palīdzību, lai mēs varam izstāstīt šo stāstu kopā. Ja? Tur mums ir visvairāk iespēju izpausties un virzīties. Tad faktiski lieta numur 1 ir nosakiet šo prioritāti, kas ir tas, ko jūs vēlaties. Ja? Kādam varbūt tas ir, mēs tur vēlamies ievīt savu stāstu, kādam iespējams tas būs, mums vajag vienkārši fēnus gradzanus, kas kalpos ilgi, kas nelocīsies. Varbūt kāds grib kaut kādu akmeni vai akcentu, varbūt kaut ko īpašu un tā tālāk. Tad tā ir tā lieta, par ko ir vērts runāt, pirms jūs dodaties vispār kaut ko apsvērt un skatīties un tā kaut kā. Tālāk būtu šis te stāsts. Iekšējais stāsts vai iekšējā vienošanās par to, uz cik ilgu laiku jūs pērkat gradzanus, lai var saskaitīt, cik tad gadā ir. Kas tad ir tas, kas tur būs būtiski un priekš kam tad jūs viņus pērkat, ko tas nozīmēs jums? Ja? Un kādus, kurš ir iedomājies un kāpēc? Otrais – kvalitāte pret budžetu. Šis te laikam ir ļoti, ļoti svarīgs un sarežģīts un vissarežģītākais jautājums. Pirmkārt ir tehnoloģijas attīstījušās tik ātri un tik strauji, ka faktiski tas, ko mēs lielā mērā redzam, vai nu ir bildes ar Photoshopu, vai nu ir pat mākslīgā intelekta radītas bildes, un tur nevar pateikt un noteikt to kvalitāti tik labi un ātri, un pēc tam vēl, ja nezinu, kur skatīties, ja, un jūs visdrīzāk, ka nezinu, pucētu no nepucēta gradzena, protams, kad var atšķirt, vai līku no taisnā gradzena var atšķirt, bet kopsumā, ja tur ir pulējuma kļūdas vai materiāla kļūdas, poras vai kaut kāda izgatavošana un vēl, to jūs redzēsiet tikai laika gaitā. Izstāžu zālē, veikalā vai labā juvelieru salonā faktiski vienmēr ir lampas, kuras izceļ gan viduvējus akmeņus, gan arī faktiski iedod mirdzumu gandrīz vai jebkurai rotai. Ja, tāpēc tas, ko es piedāvāju darīt, ir apskatīties dažādos cenu kategorijās, paskatīties to kvalitāti. Arī par paskatīšanos drīkst izmantot arī rokas. Ja? Lūk, jebkurā gadījumā jūs drīkstat veikalos taustīt, skatīties, kā izskatās. Atkal runājot par šo biezumu, pat ja ražotājs ir uztaisījis iekšējo komfort fit, tik un tā mēs to saucam par to, ka malas kļūst kā žiletes, ja? Jo tā kā profili sajūtas kopā. Un reizi mēnesī, vai pat vairākas reizes mēnesī mēs pārtaisam veikalos pirktus gradzanus, vai arī gradzanus, kas nav vērti, vai kurus nenāsā tikai tam dēļ, ka viņi nav fēni, vai nav izmērā, vai durās, vai krīt nost, vai ir rentās lietas un tā kaut kā. Tā kā taustiet, skatieties un mēģiniet saprast un tā. Tas nav gan tiešais kvalitātes rādītājs, bet viens no kvalitātes rādītājiem ir gradzena masa. Ja, jo lielāka masa gradzenam, jo šis gradzens ilgāk kalpos un būs fēnāk uztaisīts. Jautājums ir, cik biezām jābūt gradzenam, lai saprastu, ka tas ir kvalitatīvs. Visdrīzāk, ka jūs neiesiet uz veikalu vai pie juvelieru ar bīdmēru. Labi, juvelieram vēl var paprasīt bīdmēru, bet veikalos visdrīzāk pat nebūs bīdmērs. Es teiktu, ka tas ir atkarīgs no izmēriem, no diametra, ja, tad no pirksta izmēra, bet faktiski 1,5 taisnos gradzenus es esmu taisījis, un tas ir tāds absolūtais minimums, mazāk nevajadzētu. Ja mēs runājam par laulību gradzeniem ar profilu un pietiekami šauriem, tad vismaz vajadzētu 1,8, 9 pie izmēra kaut kādi 16, 17, 15, varbūt var 1,6 minimāli tur uztaisīt un tā. Un arī jāskatās, ja jūs ceļat stieņus un sportojat un neņemat gradzenu nost, tad arī jāskatās, lai tas nesadursās. Šeit ir 0,7 līdz 0,5 mazākajā, vārgākajā vietā. Skatieties uz gramāžu. Tad, ja ir 16, 17 izmēra gradzens, 3 mm plats, viņam būtu jāsver apmēram sākot no 3 gramiem un uz augšu. Ja? Tā ir tā lieta, ko vieglāk var noteikt, un to, ko var noteikt arī veikalos. Bet arī par gramāžu, ja jums ir 22 izmērs, 6 mm plats un 3 grami svar, ja, tad iespējams, ka tur ar gramiem drusciņi ir pamājis. Ja, jo tad, kā es taisu 21. izmērs sešinieks, tas ir uz kādiem 12-13 gramiem apmēram sanāk. Ja? Tā ir tā lieta, kas ir, ar to jārēķinās, un tad gradzeni ir izturīgi labi.
viņus var atjaunot un tur viss tā kā notiekās. Par kvalitāti runājot, paprasiet, lai jums parāda dārgos kaut kādus gradzenus, un tikpat labi, ja tas ir veikals. Daudzi veikali pārstāv arī vācu ražotājus, ne tikai vācu. Pajautājiet, cik maksās tur un kāpēc tādas atšķirības, un paklausieties, kas ir tas, ko saka veikalu pārdevēji. Ja? Varbūt ir arī kaut kādi paraugi no dārgā gala, ko var apskatīties un paturēt rokās, un tad novērtēt, ir vai nav. Ja? Tā ir tā būtiskā lieta par to, ka pucēti kradzeni faktiski ar aci gandrīz vai neatšķirās, vai arī ir jāzina, kur jāskatās. Savukārt, tad, kad mēs runājam par tausti, uz ko mēs diezgan precīzi varam pateikt, šeit ir asas malas, šeit nav asas malas, šeit ķerās, šeit neķerās, šeit ir ok, šeit nav ok. Tā ir tā lieta, kas jāņem vērā un jāskatās. Kvalitāte salīdzinājumā ar budžetu un kvalitātes rādītājs, tad faktiski drīzāk ir, es pat orientētos uz svaru, uz biezumu un uz ērtību, uz taustu. Ja? Par cenām. Šis te laikam ir tāds pats jūtīgākais jautājums, jo ir divas daļas laulību gradzeniem, vispār juvelieru izstrādājumiem. Pirmā daļa ir materiāls, tāda dārgmetāla dārgakmeņi. Otrais ir pavadītais laiks. Jo precīzāka rota, jo efektīvāka tehnoloģija, jo vairāk laika tur ir jāpavada. Ir rotai notikusi valcēšana, ir izlaists caur 2 ruļļiem, kā makaronu mašīna. Notikusi augstā kalšana. Šajā procesā visdrīzāk, ka tur viss būs no kvalitātes viedokļa labi. Tur ir rentie posmi, kas šobrīd atšķirās, un tur ir stingri dārgāk nekā aiziet pie meistara un uztaisīt sev šo te gradzenu. Pie cenas izpētes jums ir ieteikums sakojuši. Pajautājiet, kāpēc ir tāda cena un kā tā cena dalās. Jo mēs ļoti precīzi varam pateikt, cik maksā mums 1 grams zelta, kas ir tas, kādu ligatūru mēs izmantojam, cik daudz maksā tā, cik daudz stundas mēs pavadām un cik kustības ir nepieciešams, lai uztaisītu jūsu gradzenu tādu, lai viņš ir perfekts. Ja? Tā ir tā būtiskā lieta. Interesanti ir tas, ka, un klientiem tas nav jāzina, dažreiz ir tā, ka mēs ar mūsu klientiem pirms nonākam pie darījuma vai pie skices, iztērējam vēl 2 vai 3 reizes vairāk laiku, nekā ir nepieciešams gradzenu izgatavošanai. Tā ir tā lieta, ko diezgan bieži klienti nerēķina, savukārt mēs gan rēķinam iekšā. Atcerieties par to, ka jūs vienmēr varat pajautāt, kas ir tas, kādu sakausējumu jūs izmantojat, kas ir tas, kāpēc ir tik dārgi, varbūt tehnoloģiskās kaut kādas atšķirības, ar ko jūs atšķiraties no citiem un tā tālāk. Jūs drīkstat uzdot šādus te jautājumus gan juvelieriem, gan arī veikalos, tad, kad jūs pasūtat vai arī plānojat pasūtīt gradzenus, un ir ok šādus te jautājumus jautāt, un mēs ar prieku atbildam uz šādiem te jautājumiem. Jums ir vērts runāt par budžetu ar savu partneri, topošo laulāto draugu. Ja jums šī saruna ir šāda, es veikalā redzēju pa 500 eiro gradzenus, tādi izskatījās normāli, ja, es iebudžetēšu 1000, ar to vajadzētu pietikt. Tad es saku par to, ka visdrīzāk šī saruna ir sākta ne no tā gala. Tas, ar ko ir vērts sākt, noskiet prioritātes. Varbūt paskatāmies, kas ir tas, kas mums patīk. Varbūt, piemēram, jau kaut ko pastaigājam un tā, un tad mēs sapratīsim, ka mums, nezinu, kāpēc gradzeni patīk tie, kas ir vairāk, ir 2 vai 3 reizes dārgāki nekā mēs bijām sabudžetējuši, nekā mēs bijām iedomājušies. Uzdodiet tos jautājumus un saprotiet, vai jūs esat gatavi atļauties, vai arī šobrīd jūs uztaisīsiet pagaidu gradzenus un uz 10 vai 5 kāzu vai 15 kāzu jubileju, tad jūs uztaisīsiet īstos. Starp citu, ja es agrāk smējos par šo, par to, ka cilvēki taču nepārtaisīja, šobrīd es redzu par to, ka cilvēki pārtaisa un ir pāri, kas pat ir pārtaisījuši vairākas reizes. Nebaidieties šeit runāt, runājiet arī par izmaksām, kā kurš iedomājās un skatās. Vēl viens kritērijs, kā ir vērts skatīties uz gradzeniem par procentuālo daļu, cik daudz no kāds budžeta jūs vēlaties iztērēt. Jo, un tad arī apskatīties, jau iziet visam šim cauri, to, ko mēs tikko runājām un tā. To, ko ļoti grūti ir apzināties no sākuma, ka faktiski gradzeni ir vienīgie, kas jums būs ikdienas redzami un jums līdzās. Ja jūs pasūtīsiet kaut ko tādu, ko jūs skatīsieties katru dienu,
Tas ir kā ikdienas atgādinājums tam, ka visiem viesiem bija garšīga kotlete, vai feina grupa, vai tur vēl kaut kas svinībās, vai feinas fotostūrīts. Patiesībā ir tā, ka vienīgā lieta, kas ir palikusi, ir šī. Protams, ka paliek arī video, protams, ka paliek arī fotogrāfijas. Man, piemēram, bija ļoti, ļoti svarīgi, lai būtu, tā kā mēs iedomājamies, lai būtu plati gradzeni un mukas bildes. Gan viens, gan otrs mums ir par realitāti. Par traukti mums jautā, cik maksā gradzena. Tad, kad mēs pasakām cenu, tad cilvēks ir tādi, saka, tā jau tikai tāda depo šēba vien ir. Iespējams, ko šo te var arī skatīties šādi, bet, ja mēs runājam par klasisko gradzenu, tad, lai uztaisītu klasisko gradzenu no zelta sasvēršanas ar ligatūru, kausēšanas, izliešanas, valcēšanas, formēšanas, zāģēšanas, liešanas un apstrādes, pēcapstrādes, pulēšanas un tā tālāk, nerunājot vēl par starpposmiem, kas ir nepieciešami pēc katra šī posma. Jā, uz to var skatīties, ka tā ir tāda viena sagatavojuma, ka tas ir pārāk dārgi no vienas puses. No otras puses, to, ko mēs dzirdam no mūsu klientiem, cik ērti, cik feini un cik labi, ka ir patiešām tie gradzeni maigi un viņi ir patiešām nostrādāti un feini. Ja pat jums ir kaut kādas gaidas, jūs varat uztaisīt sarunu ar burtiski dažiem juvelieriem. Jūs varat apskatīties tie, kas ražo uz vietas, un arī to, kas ir veikalā. Uztaisiet burtiski 3 zvanus un aiziet uz 2 dažādiem veikaliem, aprunājieties, apskatieties, jums jau būs citādāks priekšstats. Un saprotiet par to, ka mēs taču gribam tikai un vienīgi drusciņu gravējumu. Lūk, tur taču tikai datums būs. Gravēt arī var dažādi. Var gravēt ar būrīti, var gravēt ar skrāpi, var gravēt ar CNC mašīnu, var gravēt ar štiheli. Katram ir kaut kāds viens vai dažādāks pieejas, un no tā arī veidojās cena. Un tad jums ir jāsaprot, jūs to gribat vai jūs to negribat. Jūs tur redzat atšķirību, ja jums tas nav svarīgi. Tā ir tā lieta. Jo mūsu šobrīd prakse rāda, tā, kad cilvēki redz gala rezultātu, tad, kad viņš ir labs, viņi saprot, redz, par ko mēs samaksājam šo naudu, un ka tas nav tikai vienīgi tāda depo plāksnīte, kur mēs tad izliekam rokā un tā. Ja jūsu budžets ir 300 līdz 500 eiro, padomājiet vēlreiz. Iespējams, ka izrunājiet, apskatieties tā, varbūt nav vērts taisīt dārgu un tālu. Izņemot vienu gadījumu, ja jums ir savs zelts. Ja jums ir savs zelts, tad ļoti, ļoti iespējams, ka to ir iespējams tā kā arī šādā budžetā paveikt. Dažreiz zelta ir tik daudz, ka mēs vēl piemaksājam mūsu klientiem par nodoto materiālu. Tas, uz ko būtu jārēķinās zelta gradzeniem pie mums, ap 1000 ir vērts jau šobrīd skatīties. Ja tie ir drusciņi platāki, tad virs 1000, ja tie ir pavisam šauri mazos izmēros, varbūt tad arī apu vai drusciņi pat zem 1000. Jūs vienmēr varat mums paprasīt uz aptuveniem izmēriem cenu piedāvājumu. Mēs jums arī atbildēsim, pastāstīsim. Jums ir iespēja vienmēr uztaisīt online konferenci 15-20 minūtes un saņemt visas atbildes uz saviem jautājumiem. Nosakiet prioritātes, vai jums ir kaut kāds stāsts, vai jūs vēlaties kaut ko, vai tas būs tikai un vienīgi simbols, kvalitāte pret budžetu. Otra lieta. Pataustiet, paskatieties, kā izskatās. Paskatieties, kā izskatās lētais gals un dārgais gals, ja to var izdarīt kaut kādā veidā. Un pajautājiet, kur ir tā atšķirība, un paskatieties masu. Protams, ka daudzus parametrus jūs noteikti nevarēsiet. Tur visdrīzāk, ka bez palielināmā stikla nevarēs noteikt porainību materiālam, tehniku, kurā viņi ir taisīti un veidoti, un vai tur varētu būt kaut kādas turpmākās problēmas vai nē. Bet paņemiet, apskatieties, diezgan bieži to var just uz tausti, vai ir ok vai nav ok. Es darītu šobrīd laikam sakojuši. Aiziet uz 2 veikaliem, piezvanītu dažiem juvelieriem, pēc tam varbūt izskatās viens dārgāks, otrs lētāks, un piezvanīt vēl varbūt dažām kaut kādām pārstāvniecībām. Starp citu, veikali arī dažreiz pārdod kaut kādu rūpnīcu ražojumus,
un apskatītos šos paraugus, vai arī aprunātos ar viņiem par to, kas un kā ir, kas ir tās priekšrocības un tā kaut kā. Mēs no savas puses esam atvērti jums pastāstīt un izstāstīt visu, parādīt tās tehnoloģiskās atšķirības, pastāstīt, kā risina kaut kādus jautājumus mūsu konkurenti, kāda ir tā mūsu pieeja, atbildēt tā, ka būs skaidrs arī par jūsu budžetu. Ja jūs gribat kaut ko īpašu, klasisks gradzens, bet mēs tur gribētu akmentiņu iekšpusē, kas simbolizē to un to, tad vēl gravējumu, un tad vēl gravējumu ārpusē, un tad vēl drusciņu akmeņus ārpusē. No meistara viedokļa diezgan bieži tas ir pavisam citādāks izstrādājums nekā klasiskais gradzens. Šī pielāgošanās dažreiz maksā dārgāk nekā pirkts gradzens. Ja? Dažreiz. Es nesaku, ka vienmēr, ja? Bet dažreiz tas arī šādi te var maksāt tagad tālāk. Nesteidzieties, pat ja jūs esat atraduši šķietami labāko piedāvājumu kaut kur internetā, kur ir sūtīšana, ja, piemēram, par sadarināšanās gradzeniem, diezgan bieži ir stāsts sakojuši. Ierauga sadarināšanās gradzenu, ir laba aktivitāte, vai laba cena, plus sūtīšana ir iekļauta, un sūta šo gradzenu. Gradzenu izmērs ir pa mazu vai pa lielu. Tad ir vajadzīgs servises izmēra maiņa. Pēc tam izrādās par to, ka gradzens ir bijis zemākā provē, nav īsti ar dabīgu akmeni, bet ir labākajā gadījumā cirkons, sliktākajā gadījumā kristāls. Ja mēs piedāvātu kaut ko līdzīgu īstajā izmērā ar izmēru maiņu, kas ir iekļauta, ja, vai paredzēt šo izmēru maiņu, tad faktiski tā cenu starpība ir dažreiz tie ir pat ap 100 eiro šādiem gradzeniem. Tā kā apskatieties un sarēķiniet, cik ilgi jūs plānojat lietot šos gradzenus, kas ir tas, ko jūs vēlaties, un vai patiešām šī izvēle ir labāka. Tā kā, jā, man laikam visvairāk sāp tas, ka tad, kad es pārtaisu gradzenus, ja, jo es saprotu, ka cilvēki jau ir izvēlējušies, viņi ir nopirkuši, viņi pēc tam atnes, es pēc tam kādu darbu kausēju, un pēc tam taisu kaut ko tādu, kas cilvēkiem būs uz ilgāku laiku. Tā kā klāt cenai, skatieties arī, cik ilgā laikā vai cik sadalot pa gadiem, tad sanāk šis ikmēneša maksājums par šīm lietām. Tiekamies. Tā.